Daudzi dzīvokļu īpašnieki saskaras ar mūžīgu problēmu – vietas trūkumu aprīkojot mājokli ar visu nepieciešamo. Kā optimizēt savu māju? Alarwood ir mūsdienīgs mēbeļu ražošanas uzņēmums, kas piedāvā kvalitatīvas virtuves iekārtas, viesistabas, guļamistabas un biroja mēbeles pēc individuāla pasūtījuma. Strādājot ar jaunākajām tehnoloģijām, uzņēmums ņem vērā jaunākās tendences mēbeļu pasaulē. Šobrīd dominē askētiskas iekārtu un skapīšu formas bez liekiem izliekumiem un gravējumiem. Pieprasīti ir gaiši un mierīgi toņi istabu mēbelēm un ļoti koši toņi virtuves iekārtām. Vasarā vairāk cilvēki taisa remonts, viņiem vajag virtuves. Jā. Par tiem pašiem runājot toņus, visi gaiši pārsvarā visi gaišie toņi. Pieņemsim tagad ziemā, jā, tieši no septembra līdz februārim, kur iet skapji pārsvarā, iebūvējumās mēbeles. Jā. Un par toņiem runājot tumšākie parādās. Ikdienas darba praksē uzņēmuma meistari īstenojuši pat vispārdrošākās klientu prasības, piemēram, virtuves iekārtai, kombinējot koši zaļu toni kopā ar melnu. Pēc tam es saņēmu no klienta zvanu, kad viņš bija ļoti priecīgs par to, ka viņam ir ļoti smuka virtuve, ne tikai kvalitatīvi uzstādīta, bet arī tāds zaļais, mums populārais zaļais tons, viņš maina 4 krāsas dienā. Lai tiktu pie skaistas virtuves iekārtas vai cita mēbeļu komplekta, vispirms nepieciešami visi vajadzīgie mēbeļu izmēri. Tad datorā top mēbeles rasējums. Pēc šī rasējuma mēbeļu meistari sazāģē vajadzīgās detaļas katram mēbeļu komplektam. Tās top no lamināta koku skaidu plātnes, kuras uzņēmums iepērk no sadarbības partneriem Vācijā, Polijā, Itālijā un citviet. Pieprasītākie ir vācu materiāli plašās toņu gammas dēļ, taču visvairāk meistari liela lamināta kvalitāte tieši Latvijas uzņēmumos. Galda virsmas virtuvēm arī ir no koku skaidu plātnes, kas laminēta ar speciālu izturīgu dekoratīvo pārklājumu. Dažkārt nepieciešamas 4 nedēļas laika, lai izgatavotu pasūtījumu un uzstādītu to pie klienta mājās. Ļoti bieži klients izvēlas virtuvi, bet gala rezultātā pasūta skapi vai pat visu saskaņotu komplektu uzreiz. Daudz cilvēki tā, ka viņš ir uztaisījis sienu, caurumu, jā, bet nebija aizdomājies par to, kā to caurumu aiztaisīt. Respektīvi, tāpēc mums arī uzņēmumā ir tehniski domājuši cilvēki, jā, kuriem ir saprašana, teiksim tā, kad jā, ir pieredze tajā ziņā, jā, tad viņi var piedāvāt vairākus risinājumus, kā noslēpt kaut kāds brāķis, ko klients nav pārdomājis. Būtiskākais ir tas, ka sen aiz muguras ir laiki, kad katrā mājoklī bija vienādas sekcijas, vienādas virtuves iekārtas un citas mēbeles. Šodien ir iespēja uzzīmēt savu sapņu mēbeļu iekārtu, un profesionāli meistari to centīsies izveidot, kas ļaus arī taupīt mājoklī vietu.